Rēzeknis novada ziņas. Kā pastāstītu par Rēzeknis novada aktualitātam jaunatnes lītos ir plānotajiem pasaucīņiem Latgulas radījā šodien gastē pošvaldības jaunatnes lītu speciālists Guntis Rasims. Labadīna, Gunti! Vasali visi, vasali! Itamā pīkdienā Rēzeknis novada pošvaldības konferenču zalā notiks jau otrais jaunatnes fórums. Pastāsti lūdzu par fóruma ideju i to mierķim. Da, Laura, jau itū pīkdien, 21. oktobrī, tāpat pie mūsu Rēzeknis novada pašvaldības ākā, pie Moras, kas zina, konferenču zālī nūzarasinosies jau otrīs jaunatnes fórums. Pirmo mēs sataisām ito goda sokumā, nosprīdam, ka vajag uztaisāt otru, nesagaidot jaunu godu. Esi pirms tam, ka visos pašvaldībos tiek plānoti budžeti salikti viss pa plauktiem, tā lai zinotu, ko nākušam godam jaunatnes lītos tož darēti. Tai tos foruma idejas, tie foruma mierki praktiski to izrīt, ka gribam pazavērtīs uz to, kas jau ir izdarāts, kritiskoku aci, vairāk vai mazāk. Saprast, kas to, kas ir izdarāts, ir labs, ko atstoti toļok iz nākušiem gadiem itamā darbā. Ar jaunatni radāt, ģenerēt, salikt pa plauktim jaunas idejas, ko varētu nākušā godā darāti. Ir tā, ka tuvojās budžeta gods, to izrīt praktiski kādā veidā labāk sadaļāt jaunatnes lītu budžetu, tā, lai jauniešiem pašam to kaut kāda lielāka jāga būtu. Man tas līkās tāds normāls, tāds goda, var sacēt, noslēguma komatiņš, kuros, domāju, tādu jaunatnes formu Rēzeknis novada varētu atstāt katra goda rudiņa pusī. Tāpat formā varēs uzzināt paši jaunieši, kur var dabūt naudu visādam jauniešu idejām, visādiem pasaukumiem vai kaut kādam lielākam lītam. Es domāju, Oskars, kas ir viens no jauniešu biedru porstovēm, varētu pastāstīt, ko tādu labu pīkdiņu sacēsim. Tieši tā, paldies Guntim. Es pastāstīšu jauniešiem, kuri var piesaistīt līku kāpēciņu dabotu no Eiropas, gan tāpat Latvijas visādiem projektiem, programmas jaunatne darbībā, līderu projektiem, NVA projektiem, kas ņūle notiek, kā arī Rēzeknis novada iniciatīvu un nometņu konkursiem. Paldies Oskaram par izskatu vīnā no fóruma tēmām, bet Gunti, saki lūdzu, kas tad pa itu laika spreidi starp pirmo un otro fórumu ir izdarīts? Kas tik nav izdarāts? Tūs lītu ir cīši daudz, kas ir darāts, kas pa itu godu raudzēts jaunatņi īkustinoti. Pirmkārt ir soktas, ja šur tur jau izveidojušos, pa pogostiem, tad tikai jauniešu centri ar jauniešu koordinatoriem, kuri rauga ir īsaistēt vītījus jauniešus kaut kādos pasaukumos. Tāpat ir organizēts iniciatīvu nometņu projektu konkurss, kur šogad paši jaunieši realizēja 10 dažādus jauniešu pasaukumus pa novodu 8 nometņas notaka, kas ar Rēzeknis novada līdzfinansējumu bija. Tāpat dalība dažādos projektos, gan starptautiskos, gan vītējā mārūga, organizējām pasaukumus pa pogostiem, organizējām dažādas neformalos jauniešu nometnis, pēdējo tāda, trokāko lītu, kas itamā godā izdarās, laikam ir 20 jaunieši izļās ar izplietni. Cilvēkiem rodīs, ka tas tādas trokas lītas, bet es ņemā neko trokakī nav, tu jau kurš var taži izdarāt, padomāsim, varbūt itos visas lītas, vai jūs atstot iz nākušu godu, kuras atstot, ja atstot, vai kādas klotani vēl vajadzīgas. Vēl viena tāda tēma, ko toši gribam par ko vairāk runāt, ir jauniešu uzņēmē darbībai, kā tādu dzelu var vairāk veicināt, attīstīt, tam līdzīgi, kas dažām tā, nastātu, ka cīši labi tiek izmantota tāda nozara. Pīkdien ir otrais jaunatnes fórums, bet sasdien Rēzeknis novada, kā arī Rēzeknis pilsētas izglītības porvaldes reikoja kopēgu pasaucīni jauniešiem gitāristu fórumu. Cik saprotu, interese no jauniešu puses ir visai lela. Sasdien, 22. oktobrī, kopā ar pilsētu, ar pilsētas izglītības porvalde, mēs tā raugam draudzētīs. Pilsētai novodas galu galā tādas saistētas lītas, kurš kādā tā mārā, tā kā jaunieši toži ļoti daudzi požaklojās. Atcerot gan pilsētā, gan novodā, tad, itū pasaukumu jau kortēju toši vīnojamies, ka organizēsim kopā. Tas būs gitāristu fórums, kur dīnas garumā jauniešiem, kas spēlē gitāru, kas domā spēlēt gitāru, dažādos līmeņos, lai kāda būtu jaunīta tova tāda gitāra prasmes apguvis. Tas līmenis jau ir pīsasacieši vairāk kā 50 dalībnieku. Redzēs, cik attīstīs to pasaukumu, tas ir diezgan liels skaits.
Ir redz, ka mēs gitāras spēlētoju, gitāras spēlēt gribētu ir diezgan daudzi. Kas tī bijis? Pirmkārt varēs pazemocēt kaut kādas jaunas lītas, varēs pazavērtīs, kā gitāru spēlēt tepat, kā jūs nosaukt par profesionāļiem vai par gitāras virtuoziem vai vēl kaut kā tepat vītēji latgaļis mēs mākslinieki dažādām grupām. Īkočku pamocās porei, gan parodēs kaut pašam, gan kaut kādas lītas, es domāju, noderīgas, lai cik labi vai švaki tu spēlētu gitaru noteikti tu itamā pasaukumā varēsi redzēt, paņemot savu gitaru līdzi, pats varēsi pamēģināt. Gitarista forums ilgst vienu dienu, vai tas nav cīši par maz? Tā, kad tas pasaukums tiek organizēts pirmo raizi, tāds daudz mums lielāks, tad pirmā gadā izdomām, ka cīši daudz naforsēsim, neaizvilksim jau cīši garumā. Uztaisām vienas dienas pasaukumu, iz nokušu godu, toļāk dūmosim, pazavērsim no ito goda, kādā veidā itu pasaukumu var attīstīt. Piemēram, mēs zinām, ka pavasara brevdīnos notiek Madona gitāristu sesija veselas nedēļas garumā. Nasūlu, ka iz nokušu godu varētu būt nedēļa vai kaut kas tam līdzīgs, bet iz kādām poras dīnam tāds pasaukums jau varētu izvērtīs jau tāds plašāks, tā lai pamatīgākas zinošanas varētu ielikt pašam gitāristam. Bet tu vari napastostēt, kas būs šī gitāras virtuozi, kas vadēs radošos darbnīcas. Tā starp tiem, kas rodās savas prasmes, ir audzēs citiem kaut ko iemocēt, tī mūsu treneri vai apmocētoji, kā mēs jūs visai saucam. Bijis tādi spilgti zināmos aprindos zināmie personāži kā Ingars Gusāns, jeb Sauvaļnīgs, Alvis Bernāns, Grīna Novijas grupas, Arnis Slabožaņins, Dabasu Durovam, Ugis Vilcāns, tāpat Indivei, bet tas, toši visādos tos grupos ir spēlējis, tā kā. Visnūtāļ spilgti personāži latgalīšu muzikā, i visnūtāļ es pascēšu diezgan augsta līmeņa gitāras spēles pratijai. Nodarbinātības valsts aģentūra uzsākusi īstenot jaunu pasaucīni bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam. To ietveros jaunieši bezdarbnieki bez atlaidzības var strādāt sabiedrības labā, biedrībā, nodibinojumā. Tā ir. NVA ir diezgan daudz pēdējā laikā pasaukumu projektu jauniešiem. Viens no tiem ir jauniešu brīvprātīgais darbs, kura ietvaros jaunieši sabiedrībai darot labas lītas, piesaistot pie biedrībām. Viņam ir iespēja gan darīt labas lītas, gan tāpat par to visu saņemt. Gan simbolisku, bet tāpat stipendiju par to, ka es daru kaut kādu labu darbu. Tāpat mēs esam īcerieši izmantot to programmu, jau pora nedēļas pīdovoju Rēzeknis novada jauniešiem un citiem, kas iz vītas tāpat dzēvoja, izasaistēt itamā projektā. Tuvāko pusgada laikā raudzēt, pīlikt savu rūku visādos novada aktivitātos, pasaukumos, tā toļok, ko tīši jaunieši darās, tas būs vairāk darbs iz vītas pogostos, organizējot dažādus pasaukumus, mēģinot iesaistīt citus jauniešus mūsu sabiedriskajā dzēvī. Respektīvi, tos darba lītas būs diezgan dažādas, bet tagad es dotu breidi ir pīsasacieši apmēram 30 jaunieši, kas gotovi izasaistāt, gatavi palīdzēt novadam, paši sev galu galā. Tad, kā tas projekts virzāsies uz priekšu, kādi no to visi labumi visiem sabiedrībai, to es domāju, kādu jau nokšu raizi pēc kāda, pēc 4-5 mēnešu attiešu pastostiešu vairāk, kā ir gojis. Vai līdz gada beigu vēl plānoti kādi pasaucīņi aktivitātes jauniešu mierķa auditorijai? Gada beigas jau tāpat leņa kloten gandrēšoja, bet lītas, ko mēs turpinājām darāt, ir tāpat darbs ar školu jaunatnes parlaments, turpināja darboties šogad, tāpat konkurss vidusškolas vecuma jauniešiem erudīts, kas soksīs jau ar novembri, turpinosies democēbu gada noslēgumam. Tāpat viens projekts ar Grieķu organizācijām un citām Eiropas valstīm, kura noslēgums bijis Spānija, kuru toža mēs novembrī dosimies. Protams, jāsakortē visas jauniešu budžeta lītas iz nokšu gadu. Jāsaplānoja nokšīs gads, lai visi pasaukumi būtu jau laicīgi zināmi, lai mēs katrs varam īplānot savu laiku toža iz kādam mūsu pīdotam aktivitātam. Gaidāsim jaunu gadu, svinēsim svātkus gada noslēgumā, sagaidāsim jau katrs savā sātā vai visi kopā, kā kuram gribēsīs. Es domāju, ka nokšīs gads varētu būt vēl interesantāks, pasaukumu varētu būt vēl vairāk, jo vairāk paši jaunieši izasaistēsīs pasaukumus, jo interesantāk visiem no to bijis. To novēlēju visiem. Paldies par sarunu!
Latgulis radijas studijā šodien gastīja Rēzeknis novada pošvaldības jaunatnes lītu speciālists Guntis Rasims un Dricenu pogasta jauniešu biedrības Kukuži porstovs Oskars Orlovs, bet sarunodīja Laura Sondere. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.